Bija Ukrainas kara sākums. Mēs bijām vienīgais uzņēmums, kurš bēgļiem mainīja Ukrainas grivnas. Pie tam tas mums bija tāds sava veida labdarības projekts. Mums nebija, kur grivnas realizēt. Mēs katrai ģimenei nodefinējām tādu slieksni, cik daudz mēnesī mēs esam gatavi viņiem samainīt. Un tajā brīdī mēs rēķinājāmies ar to, ka varbūt tie papīrīši paliks par piemiņu mums. Ja? Bet veiksmīgā kārtā dari labu un viss atnāks. Mums bija sapulce ar darbiniekiem. Mēs zinājām, kādas būs plūsmas filiāles, kas tas pilnīgi noteikti traucēs mūsu ierastai darba gaitai. Bija sapulce, prasījām kopsapulce ar visiem darbiniekiem, prasījām, vai jūs esat gatavi tam, ka mēs iesaistamies šādi. Visiem bija 100% protams, jāpalīdz. Un tad mēs zinājām, ka būs grūti, bet mēs nezinājām, cik grūti tas būs. Tas gads bija trakākais gads. Emocionāli tas bija trakākais gads, jo tie cilvēki, kuri ir atbraukuši no Ukrainas, kuri ir kara bēgļi, viņi nenāca tikai samainīt savu naudu. Viņi nāca ar saviem stāstiem, kuri ir smagi stāsti. Tu nevari pateikt, man vajadzēja tikai samainīt, tāpēc lūdzēju prom, dodies. Mēs klausījāmies, ne visi tikai stāstīja. To iekšējo trauksmi cilvēki izdzīvo ļoti dažādi. Kāds raud, kāds smejas, kāds ir agresīvs. To visu mēs piedzīvojām filiālēs, un bija tā, ka mums vajadzēja piesaistīt psihologus gada beigās. Šis ir tās dokumentālās filmas stāsts gan izvēle principā par to, ka, cik tas ir cik tas patiesībā bet tas viss ir par klientu apkalpošanu. Tā ir pieredze klientu apkalpošanā, un tad no katras tādas pieredzes kaut kādus secinājumus mums ir jāizdara. Viennozīmīgi. Jā.